Šodien man 18. izaicinājuma diena. Tu zināji, ka mūsu organismam ir 6 piesārņotības pakāpes. Tu teiksi, mums ir aknas, nieres, limfa, kas ar visu to tiek galā. Sākumā tas šķiet, jā, viņi varbūt tiek sīkas problēmas, kā pastiprināta svīšana, acu asarošana, gļotu veidošanās. Jā, mēs tam nepievēršam uzmanību, jo tas jau nekas nopietnas. Bet organisms jau tajā brīdī cenšas attīrīties. Pēc tam sākas iekaisuma procesi jau dermatīti, akna, bronhīti, regulārs urīnceļa infekcijas. Un jā, mēs turpinām ignorēt signālus. Toksīni sāk nogulsnēties ar vien dziļāk. Parādās jau tad žūcakmeņi, cistas, polīpi, palielinās limfmezgli, liekais svārs, nogurums, depresija. Tad organisms jau ir pārslogots, un toksīni sāk ietekmēt šūnas, un parādās tad arī artrīti, migrēnas, alerģijas, un mūsu iemīļotā veģetatīvā distonija. Un vissmagākajā posmā sākas šūnu noārdīšanās, kā insults, infarkts, aknu slimības, līdz pat onkoloģijai. Mūsu ķermenis ir ļoti gudrs un ļoti pacietīgs. Tas nepārtraukti dod signālus, bet mēs bieži iemācāmies ar tiem sadzīvot, nevis meklēt cēloni. Organisms pats cenšas attīrīties, bet paskatāmies apkārt, kāpēc tad ir tik daudz slimību, hronisku iekaisumu un nogurumu, jo organisms jau ir pārslogots un viņš vairs netiek galā. Tāpēc mums viņam ir jāpalīdz.